Akadēmijā patreiz mēs gatavojamies diplomdarbiem, aizstāvēties, gleznot, pabeigt darbus un noslēgt mācības. Situācija ar dzērieniem pašlaik ir sodas, tā kā burbuļojošs dzēriens un ļoti daudz cukura. Es nevaru dzert kafiju, jo tas man izraisa stresu. Patērēju ļoti daudz kafijas. Daudz taurīnas, daudz kofeīns un cukurots dzērienu. Es izvēlējos, jo šī ir iespēja dabūt bezmaksas kakao, un es dzeru tikai kakao, es nekad dzīvē neesmu kafiju dzēru. Sezonās, kā dzer pulveris no veikaliem. Pulveris no veikaliem, es nemaz nezināju, ka ir kaut kāda savādāk. Oh, wow! Kakao. Mums tik biezs ir. Karš kakao? Daudzmains. Zemaini, bišķiņ tā kā dabīgi. Šī būs crazy nedēļa. Jā, ideāli. Prāts varētu būt asāks, varētu būt lielāks fokus un doma brīvība. Trauksmes sajūtas mazināšana, depresijas mazināšana, un arī es ceru, ka es varbūt atbrīvošos no bezspēka. Es ceru, ka man būs supersonics speeds manā darbā un kreatīvā plūsma plūdīs caur maniem pirkstiem. Es ļoti ceru, ka es jutīšos motivētāk un ka man būs vairāk enerģijas darīt lietas. Es ceru, ka es uzgleznošu ļoti labu diplomdarbu pēc šīs visa. Vienu nedēļu vēlāk. Es ļoti daudz ko izdarīju šajā nedēļā. Es nezinu, vai tas bija tas kakao, bet viņš noteikti bija daļa no manas veiksmes šodien. Man ļoti patīk tā rutīna, kas izveidojās, kad no rīta celies un tad nāc uz šejieni pēc savu kakao un tad ar kakao eju uz akadēmiju un sāku glaznot. Un tas jau iedeva to tā kā, ok, ejam, daram lietas, un tad arī šķita ļoti radoši izpildāms viss. Pieredze īstenībā bija ļoti patīkama. Es katru dienu, kad ienācu pēc savas krūzītes un ļoti pozitīvi iesāku savu dienu. Glaznojot, man bija lielāks fokus, es izdarīju vairāk darba. Radošums bija bišķiņ paplašinātāks, es izmantoju tā kā jaunas tehnikas un izmēģināju lietas, ko es iepriekš nedarīju. Kakao noteikti ir ļoti palīdzējis man izdzīvot cauri visiem darbiem un pienākumiem. Es noteikti jūtu, ka man ir vieglāk sakopoties, runāt par mākslu, būt klātesošam. Noteikti jūtu, ka šis kakao ir tāds pozitīvs stimulants, kas palīdz tikt ārā no šīs kafijas atkarības.